Vadība ir nonākusi bezdibeņu malā, ka tagad visi vēlas kaut kā šo nāciju vēl vairāk pazemot. Taču ne visi žurnālisti uz Latviju brauc, lai objektīvi atspoguļotu to, kas te notiek. Producentu grupas Hans Media operators Mārtiņš Sudrabs krīzes laikā ir aizņemts ārvalstu televīzijām filmējot stāstus par Latviju. Viņš stāsta par nesenu gadījumu, kad Japānas televīzija viesojās Rīgas Tehniskajā koledžā. Principā viņi brauc ar vienu domu, uzzināt to, cik tagad būs slikti skolotājiem, tāpēc, ka viņiem samazina algas un skolai finansējumu. Uzzināt viņu bēdu stāstu, kā viņi tagad nevarēs tur mācīt un kā skola nevarēs iepirkt jaunas ierīces un strādās ar riktīgi vecām. Japāņiem interesēja arī mūsu centrāla tirgus. Liek piebilst, ka ne jau tā unikālo īpašību dēļ. Pie tirgus mēs filmējām ielu intervijas un cilvēkiem prasījām, kā viņiem liekas, vai valsts bankrotēs vai nebankrotēs. Un kā viņiem pašiem ir darbs vai vispār kāds no ģimenes strādā un kā pašiem iet. Kā cilvēki atbildēja? Bija dažādi. Pārsvarā cilvēki vēl cerēja, ka tomēr valstī viss būs kārtībā. Teica, ka cerams, ka nebankrotēs, bet tagad vairs neko nevar saprast jau. Un noslēgumā viņus interesēja arī tukšie Rīgas būvlaukumi. Tiklīdz mēs atradām kādu būvlaukumu, kurā ir kaut viens cilvēks, kur nezinu, sēž krānā augšā vai kaut ko tur dežūrē vai skatās, tas būvlaukums mums automātiski nedara. Uzreiz meklējam tādu, kur vispār nekas, vispār pilnīgi nulli, viss ir apstājies. Un arī braukājām pa Rīgu un tos pašus Panorama Plaza, tās ēkas safilmējām, ka tur līdz pusē ir uzcēlies un tālāk netiek, un Skanstas namus, ka tur jābūt vairāk mājām. Katrā ziņā viss, kas ir apstājies, tas ir super. Lai gan liela daļa žurnālistu, kuru darbu Latvijā koordinējusi Sanita Jemberga, ir objektīvi, viņu aizvaino Zviedru preses pēdējā laika publicētais viedoklis par Latviju. Bet tad lasa un domā zēni un meitenes. Jums 90. gadā jau bija īpašuma burbulis, jums jau bija sabrukums, jums jau bija zaudējumi. Jums, puiši, vajadzēja zināt labāk, tad, kad jūs aizdevāt šeit tik daudz naudas, cik nav iespējams atmaksāt. Tāpēc tādas lietas, man liekas, tādas lietas gan man aizskar tā, teiksim, nevienlīdzīgā attieksme no sērijas, ka baltieši ir vainīgi pie tā, ka Zviedri viņiem aizdeva pārāk daudz naudas, cerot nopelnīt. Baltieši, kur turklāt ir ekonomiski pa lielākai daļai vēl joprojām diezgan analfabētiski, teiksim, ekonomikas pamatlīguma ziņā. Kristaps Petersons, Mārs Jurgensons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.